Vai tu zināji, ka viss, ko Dievs ir apsolījis Bībelē, var tavā dzīvē piepildīties? Bet tādā gadījumā, ja tu kļūsti par debesu valstības pilsoni. Čau! Čau! Sveiki! Kāds mums šodien bija dievkalpojums? Dievkalpojums bija ļoti brīnišķīgs. Bija daudz aizlūgšanas par dziedināšanu, par slimībām. Un bija cilvēki, kas saņēma jau uzreiz dziedināšanu. Сегодня у меня сильно болела голова и зубы. Теперь у меня не болит ни голова, ни зубы. Un tagad es redzu asāk, labāk tā. Bet parasti jau ir tā, ka arī pēc tam aizjot mājās vai paiet kaut kāds laiciņš, un tad tikai cilvēki saprot, ka tiešām Dievs kaut ko ir izdarījis pie viņiem un dziedināšana ir notikusi. Kāds bija svētdienas nosaukums? Viņš ir izrāvis mūs no tumsības varas un pārcēlis savu mīļā dēla valstībā. Un kas tev patika svētdienā? Ja es dzīvoju kopā ar Dievu, tad viņš man ir pārcēlis savā valstībā, un neskatoties uz to, kas notiek šeit virs zemes, vai kādi man ir apstākļi, vai slimība, piemēram, bet es varu dzīvot patiesībā debesu valstībā pēc tā, kas ir rakstīts Bībelē, un neskatīties to, kas notiek šeit, vai ietekmēt to, kas notiek šeit uz zemes. Uz kādām jomām tas attiecas tev? Tad, kad Dievs man atbrīvoja, tad, kad es atgriezos pie Dieva, tad Dievs paņēma visas tās sāpes, visu to slikto prom un iedeva man pilnīgi jaunu dzīvi. Tas attiecās uz fizisko dziedināšanu. Es esmu saņēmusi vairākas reizes tādu ļoti nopietnas dziedināšanas. Un es zinu, ka tas ir tikai tāpēc, ka es esmu atvērusi Bībeli, izlasījusi to, kas tur ir rakstīts, un ticējusi tam un saukusi uz Dievu. Un kā viņš tev dziedināja? Pirmā reize bija no apdeguma. Es apdedzināju, aplaucēju roku. Un otra bija, tas gan bija, kad par mani aizlūdza no astmas. Viņš dziedināja mani. Man bija visu laiku kroniska angīna, visu laiku sāpēja kakls un vispār nevarēja parunāt. Tur nedēļu, 2 nedēļas. Un tas bija katru gadu kaut kādas 4 reizes gadā. Un tad es gāju uz aizlūgšanu, tad vairāk man nav bijusi angīna kopš 6 reizes. Un Dievs man dziedināja. Un kas mums ir jādara debesu valstībā, lai saglabātu dziedināšanu? Ko Jēzus prasa no mums ticību? Mums ir pirmkārt jābūt attiecībām ar Dievu, mums ir jābūt dzīviem kristiešiem, mums jāiet uz draudzi, jāiet uz grupiņu, jāpaklaus Dievam un jādara visu, ko Dieva vārds mums māca, ko mācītājs māca, jāpaklaus līderiem, jādzīvo pēc Dieva vārda. Savādāk mēs dziedināšanu nevaram paturēt. Tā būs tikai īslaicīgi noteikti. Vispār jānāk pie Dieva, pie Jēzus, un viņš var tikai palīdzēt. Un jākrīt viņa priekšā ceļos. Vienkārši jābūt viņa priekšā un jābūt pazemīgam un jālūdz palīdzība. Un protams, tas izpaužās tā, ka tu arī pavadi laiku ar Dievu. Tu lasi to, ko viņš ir uzrakstījis, to dzīvo vārdu, kas ir Bībelē. Tu sāc tam ticēt. Kā mums debesu valstības pilsoņiem ir jāattiecas pret problēmām? Ja mēs skatāmies no debesu valstības skatu punkta, viņas ir īslaicīgas. Un mēs viņus varam uzvarēt. Jo Bībelē ir ļoti daudz apsolījumu, ka Dievs būs ar mums, un viņš glāb mūs no visām situācijām, arī bezcerīgām, arī nedziedināmām situācijām. Protams, problēmas ir īslaicīgas, ir tikai tās jāatrisina uzreiz. Noskaties ne tikai svētdienu, bet arī dievkalpojumu liecības internetā.